Muzeja nakts, kur šogad tika veltīta visam zaļajam, Latvenergo koncernā tika plaši atzīmēta enerģētikas muzejā un energoefektivitātes centrā Jūrmalā. Pasākumos ar moto par zaļu pat vēl zaļāks tika popularizēta zaļā enerģija un elektroenerģijas taupīšanas iespējas. Uzņēmums lēš, ka kopā Latvenergo organizētos pasākumus muzeja naktī 18. maijā apmeklējuši apmēram 4000 cilvēku. Mēs kā lielākie atjaunojamās enerģijas ražotāji Latvijā un vieni no vadošajiem zaļās enerģijas ražotājiem Eiropā asociējam sevi tieši ar šo zaļumu, par cik šis mūsu pienesums kopīgai Latvijas bilancei arī visu valsti padara par vienu no zaļākajiem visā Eiropā. Līdz ar to tad šī krāsa šajā naktī atbilst mūsu būtībai. Muzeja nakts pasākumā Ķegumā jaunākie apmeklētāji pūta ziepju burbuļus, veidoja kaklarotas no tēkraklu strēmelēm un ziedus no pēku pudelēm. Piedalījās nodarbībās muzejā un atklāja fizikas noslēpumus. Pieaugušie aplūkoja 20. gadsimta elektroierīču ekspozīciju, iepazinās ar elektroauto, izmēģināja gravita automobīli un baudīja mūziķu Igaunu Antras Stafeckas uzstāšanos. Latvenergo koncerna enerģētikas muzejā muzeja nakts publiskais sarīkojums notiek jau 8. gadu. Un mēs esam ļoti gandarīti, ka mūsu muzeja pasākums ir ieguvis tādu ģimenisku pasākumu nokrāsu, jo daudz cilvēku arī atzīst, ka tas ir tāds īsti ģimenisks sarīkojums. Visajos šos gados mūs ir apmeklējuši vairāk kā 11 000 apmeklētāju. Latvenergo koncerns ir 25. vispārējo latviešu dziesmu un 15. deju svētku lieldraugs. Pasākuma laikā Ķegumā Latvenergo darbinieki ar savām ģimenēm kopīgi skandinot strauja upe tecē piedalījās arī tuvojošos dziesmu un deju svētku logotipu veidošanā.